Nākotnes situācijas modelēšana. Pienāk plus-mīnus 2024. gads janvāris. Pateicoties Izraēlas un Palestīnas konfliktam, kara liesmas pārņem arī kaimiņu zemes, un bēgļu gaitās ir spiesti doties ne tikai palestīnieši, bet arī izrēlieši. Kā jums šķiet, kam palīdzētu Eiropas tautas, kas izkalpojas ASV varām, ja pie Eiropas robežām nonāktu palestīnieši un izrēlieši? Atbilde, manuprāt, ir paredzama. Līdzīgi kā vēl nesen šķiroja cilvēkus, uzspurņu sektai piešķirot pārākumtiesības pār tiem, kas elpo brīvi. Līdzīgi kā Ukrainas un Krievijas kara gadījumā, propagandas apsēstie pielūdza naida politiku un naida dievekļus, demonizējot visu Krievijas nāciju un apkarojot visu krievisko, tā līdzīgi jau tagad redzams, tik šķiroti kā atkritumi tie, kas nepielaizās ASV morālo kropļu diktatūrai, kas ir cilvēku eksploatētāju, kolonizatoru, vergturu, segregācijas un naida politikas kurators pasaulē. Jautājums, vai arī Latvijas valsts piedalīsies nākamajā cilvēku šķirošanas genocīda projektā, kur tiks lielvaru kuratoru noteikts, kam palīdzēsim, bet kurus atstāsim bezpalīdzīgā situācijā naida politikas vārdā? Kā tad ir ar to gods un sirdsapziņa pār varu?